Tehniskā koledža vispār izceļas, manuprāt, ar to, ka viņai ir tomēr tāda skaidra noteikta stratēģija, ir arī akadēmiskais personāls ar tādu stingru savu mugurkaulu nostāju, sadarbību ar darba devējiem. Lieliski, ka šeit Rīgas Tehniskajā koledžā tiek izveidota šāda laboratorija. Pats galvenais, lai nākotnē tiktu nodrošināta apmācība nevis tikai skolēniem, bet arī tālāk izglītība pieaugušiem cilvēkiem, kuri var atjaunināt savu zināšanas. Šī skola ir piemērs tam, kad skolas vadībā esošie cilvēki ļoti labi apzinās, kas viņiem pietrūkst, lai viņi būtu ekscelenti izglītības iestāde, lai viņi būtu interesanti darba devējiem, tātad nozaru uzņēmumiem, kam viņi gatavo šos audzēkņus. Tātad viņiem tā vīzija ir ļoti skaidra. Valsts no tā iegūst, ja pareizi un precīzi sadala līdzekļus un katrā gadījumā sadala pēc nopelniem, pēc ieguldītā darba un skaidras vīzijas Latvijas ekonomiskajai izaugsmei.